Kā atšķirās kamaniņu braukšanas viss tā anturāža no skeletona, piemēram? Nu, šeit skeletonistiem ir tādi paši zābaciņi? Nē. Skeletonistiem mums ir adatiņas, kur uz cimdiem, un mums ir startā vajadzīgi. Mēs ar rokām tā kā pret Pievērsiet uzmanību, tie ir 3 vidēji pirksti, tas ir skautu sveiciens, īstenībā skautu zvēras. Jā, pastiet, 3 vidēji pirksti. Nē, mēs jau braucot neliekam šitā, mums jau iet tā kā viss plaukst, bet... Ar 3. Ok, tad tā ir viena atšķirība? Jā, jo viņiem ir šīs adatas, kas mums ir uz pirkstiem, viņiem ir attiecīgi uz apaviem. Jo viņa roku tur virsū, pareizi. Nu jā, viņa roku tur virsū, un... Nē, mēs pēc tam turamies iekšā, bet tomēr, tāds adatiņas pēc tam netraucē tur tik ļoti. Protams, ir jāturās un jāvada tā, kā man tā vedās, bet viņas netraucē. Jā, skeletonām bobslē ir adatas uz apaviem, jo viņi skrien, lai neslīdētu un, jā, lai varētu ātrāk paskriet. Es saprotu, ka kamaniņās dāmām liekais svars pat ir vēlams, jā? Īstenībā, lai cik bēdīgi tas nebūtu, tā ir. Tas ir šeit, šajā kostumā? Nē, man nav. Šodien es neesmu paņēmusi līdzi savu lieko svaru. Jā, bet... Šis ir tas... Šie ir aizmuguri, jā. Tas tērps, ko mēs velkam visam pa virsmu. Vienmēr bijis jautājums, nav augsti? Visi to prasa un vienmēr saka, ir augsti. Jo bobslējas tie visās, viņi pat nevelk zeķis kājās. Jā, tur viņi jau vispār, jā, viņiem arī jāregulē tur tas svars un viss. Un sacensībām daudz ir tā, kuriem ir tas svars uz robežas, ka vispār pēc zem tērpa bieži vien nevelk neko apakšā, ja tas ir vajadzīgs, ka tev vispār nedrīkst būt nekas liekas. Man šāda problēma nav, bet, jā. Cik kamanas svēr pašas? No 23 līdz 25 kilogramiem apmēram. No 21, laikam 21 ir tas minimālais, kam jābūt ir. Paskatieties kādreiz Ullas Instagram profilu vai sociālo vietni, jūs galīgi nepateiksiet, ka tā ir profesionāla sportista un turklāt, kas brauc tādā ātrumā pa ledus renelējā. Kā tu savieno to, filigrāno mazot trauslo dāmas, Pasīšos to profilu. Jā, to vienu dzīves daļu, un tad ir tas profesionālais sports, un tas ir tā, es negribu kļūt banāls, bet tu domā, es nolauzīšu nadziņu tagad strasē. Tā nav vispār, es jau stāstīšu, un es vienmēr teikšu, ka tomēr tas kamaniņu sports, tas ir tas mans galvenais, un tas ir, ko es daru, un tas ir tas, kurus pavadis vairāk laika, tur gan treniņos, gan viss ir tas, ko es, svarīgākais, uz ko es koncentrējos, bet tas tas ir tāds blakus, tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no kamaniņu sporta, un tas ir tas, kur patīk izpausties un kaut kā citā veidā sev tā. Tur ir bilde, kur Ulla taisa pievilkšanos ar atsvariem. Daudzi vīrieši Latvijā nevar armijas normatīvus izpildīt bez atsvariem pievilkties. Cik tur tās 30 reizes Ulla pievelkās ar atsvariem? 20 kilogramiem. Klāt, jā? Jā. Cik reizes var pievilkties? Ar 20 kilogramiem vienreiz. Ok. Jā. Būs gan īsi.